Šonedēļ Latvijā tika atzīmēta ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena, pieminot vairāk nekā 70 000 Latvijas ebreju, kas tika iznīcināti 1941. līdz 1945. gadā nacistu okupētajā Latvijā. Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena tiek atzīmēta atceroties 1941. gada notikumus, kad 4. jūlijā nacistu atbalstītāji nodedzināja lielo Horālo sinagogu Rīgā, Gogoļa ielā, kopā ar lūkšanas namā esošajiem cilvēkiem. Ir arī komandas dalībnieku šāvēju, apcietināto šāvēju liecības, ka šeit ir bieži dzirdami kliedzieni. Ir zināmi neliela daļa šeit traģiski bojā gājušo sadedzināto cilvēku. Te pretī ir tāda koka māja. Es no galvas nemāku nosaukt, tāds pavecāks vīrs, atnākuši divi arāju komandas vīri, paņemuši zem rokas, ieveduši sinagogā. Ir liecības par pusaudzi un viņa tēvu, viņa uzvārdi, viņa dzīves vieta. Ir liecības par jaunu meiteni, kuras atķēra uz ielas un iedzina iekšā. Es atsaukšos uz dokumentu. Es esmu ģenerālis Valters Tālekars, kas bija atsūtīts, lai veiktu ebreju iznīcināšanu ar savu operatīvo grupu, sūtīja uz Berlīni slepenu atskaiti par notikumiem 41. gada 4. jūlijā. Es citēšu. Alle Synagogen verbrannt, visas sinagogas Rīgā ir nodedzinātas. Pogromos, tas ir šo sinagogu graušanā, ir 400 ebreji nogalināti. Atsevišķi kādā kazarmā, mēs nezinām kur, ir nošauti vēl 100 ebreju vīrieši. Punkts. Nacistu okupācijas režīms Latvijā izdarīja noziegums pret cilvēci un izraisīja neattaisnojamas neiecietības izpausmes. Šī nozieguma rezultātā tika iznīcināta Latvijas ebreju kopiena, kas bija neatņemama Latvijas sabiedrības daļa. Šajā vietā pirms 73 gadiem tika nodedzināta Rīgas Horālā sinagoga. Vēl šodien šīs drupas kalpo kā simbols rasisma un neiecietības izraisītam genocīdam pret nevainīgiem cilvēkiem. Cilvēku sāpēm, ciešanām un atmiņām nav laika noilguma. Ģimenes locekļi, draugi, kaimiņi, nacistiskā režīma vajāti un nāvei nolemti. Te stāv ar mani mana draudzenīte, kura izkrita tā, ka viņa bija mazais bērns un viņai bija salaspili lāģeri, un viņa ņēma aseni. Priekš kam? Priekš vācu zaldātiem. Vai to var aizmirst? Nekad. Un man to negribas vispār, lai tas kādreiz, otrreiz vajadzētu pārdzīvot. Lai viss mēs būtu draudzīgi, lai viss mums būtu labi. Nevajag tā audzināt mūsus jauniešus, lai vien pret otru viņam nebūtu cieņa, bet kaut kāda tāda, kā to izteikt, tādu, naida. To mums vajag mācīt skolā bērnus, stāstīt par tādām nepatīkām lietām. Karš sākās, es cenšos vairāk uz Krievijas robežu un es nokļuvu Krievijā. Radinieki daudzi bija, kas palikuši, tad aizgāja bojā. Tas man liekas ļoti daudziem senī laikā. Daudziem. Bet galvenais, nevajag tikai aizmirst. Nemitīgi un pat arī līdz pat pēdējiem brīdim. Šodien jauna kolēģa publikācijā ir simptomātiski, kā atkal mēģina teikt, ka tik traģiski nemaz neesot bijis. Vai tur tiešām ir bijis tie liecinieki?
Ir bijuši padomi laika kaut kādos amatos vai kaut kā tam līdzīgi. Manis dibinātajā muzejā, Ebreju Latvijā, starp 15,000 fonda materiāliem, krājuma materiāliem, ir arī šie dokumenti, kur jebkurš vēsturnieks, kura interesē patiesība, var pētīt, pārbaudīt un izdarīt savus secinājumus. Pēc Pirmā pasaules kara kultūras dzīve, tas bija sports, tā bija ekonomika, un kur viss cieši bija saistīti, bija pārstāvēti vairāku partiju saeimas deputāti, bija ebreju partijas un tā tālāk. Tas norāda uz to, kad un arī kādreiz varbūt aizvaino šodien, kad ir daži cilvēki, kur nievājoši izsakās par šiem notikumiem, varbūt pasaka, ka tādi nemaz nav bijuši vai izsakās citādi, bet Latvijā visiem cilvēkiem būtu jābūt saliedētiem. Viņiem būtu jābūt ar gudrību izdarīt pareizes secinājumus, iesaistīt vairāk jauniešus, lai viņi zinātu par savu pagātni un, protams, ka dzīvot šodienā un ikdienā. Mēs pieminam ne tikai ebreju tautas upurus šeit Latvijā, bet tie visi bija Latvijas pilsoņi. Un īstenībā Latvijas valsts, Latvijas pilsonība zaudēja ļoti īsā laika periodā ļoti lielu skaitu inteliģentu, gudru, Latvijai vajadzīgu cilvēku. Otrais, kas būtu jāatcerās, ir, ka dažreiz, jo mēs bieži runājam par to, ka cilvēkam jābūt aktīvam un jāpiedalās, un dažreiz ir jāatcerās, ka arī pasivitāte, tikai noskatīšanās arī var būt noziegums. Un es domāju, ka jauniešiem un skolēniem sevišķi tas ir ļoti labi zināms skolās, kur mēs šatad arī dzirdam un redzam, ka kādi vieni skolnieki apceļ citus skolniekus, un trešie vienkārši paiet garām vai noskatās vai papriecājas par to. Īstenībā holokausts bija iespējams tieši šī iemesla dēļ, kad bija noziedznieki, bija upuri un bija lielākā masa, kas noskatījās un neko nedarīja. Un es gribētu novēlēt, lai jaunieši par to padomāt, zinātu un nekad nebūtu tie, kas noskatās un nepalīdz. Tie cilvēki, kas, piemēram, šodien var atļauties izteikt radikālus, antisemitiskus uzskats. Cilvēki, kas ir gatavi publiski apšaubīt holokausta dramatiskam pakāpēm. Tie ir tie paši cilvēki, kas rītdien būs gatavi publiski teikt un aicināt uz vardarbību pret arī jebkuriem citiem cilvēkiem, citu tautu pārstāvjiem. Attieksme pret holokaustu, pret noziegumiem, pret ebreju tautu, tas ir visu tautu jautājums. Tas ir visas cilvēces, visas mūsu civilizācijas nākotnes jautājums. Un tieši tādēļ ir tik svarīgi gan šodien, gan arī visus nākamajos gados pieminēt tos, kas bija nodedzināti šeit, Rīga, kas tika nogalināti Latvijā, Eiropa, citas vietas. Pateikt, ka mums ir kauns par tiem cilvēkiem no Latvijas, kas piedalīja šajos noziegumus, un ka mēs lepojamies ar tiem cilvēkiem, kas palīdzēja izglābt ebrejus. Pirms gada klātesot Latvijas un Izraēlas prezidentiem Rīgā tika atklāts Žaņa Lipkes memoriāls. Jānis Lipke, vairāk gan saukts par Žani, Otrā pasaules kara vācu okupācijas laikā no nāves izglāba vairāk kā 50 cilvēkus. Riskantajā cilvēku glābšanas misijā Lipke iesaistīja aptuveni 25 palīgus, un būtiska loma bija arī Lipkes ģimenei, sievai Johannai un bērniem. Zīmīgi, ka memoriāls atrodas tikai pāris soļu no vietas, kur pazemes bunkurā zem malkas šķūnīša tika slēpti nāvei nolemtie cilvēki. Tas aicina pazīt Latviju kā vietu, kur ne tikai holokaustā realizēta daudzu tūkstošu ebreju nogalināšana, bet bija arī tādi drosmīgi ļaudis kā Lipke, kas riskēja ar dzīvību, lai glābtu citus. Visdziļākā cieņa un lielākais paldies cilvēkiem, kas palīdzēja tapt memoriālam, proti tas izveidots tikai par sabiedrības ziedotiem līdzekļiem. Es teiktu, ka lielākā daļa un lielākie sponsori vienkārši saprata, ka tas ir beidzot jādara. Tādēļ, ka klausīties 10 gadu pārmetumus par arāju darbiem pēdiņās,
liekas, ka tas arī nav godīgi. Ja? Ir cilvēki, kas glāba, un, protams, tur pa straumai bija daudz vieglāk aiziet nekā pretstrauma, tā kā Žans un citi cilvēki, kas riskēja ar savu dzīvību un savu tuvinieku dzīvību un glāba. Un jārunā ir par abām pusēm. Tātad es gribēju attainot medaļas otru pusi. Es atradu dzirdīgas ausis, starp citu arī valdībā, jo šī vizīte bez ļoti pamatīgas ārlietu ministrijas un prezidenta kanclejas piedalīšanās, protams, nebūtu notikusi. Kā es to būtu varējis izdarīt? Vai ne? Tad te bija tāda sinerģija sanāca. Šodien mēs atrodamies ēkā, kas atgādina dvāsas šķirstu, un kas ir liecība tām, ka vistumšākajos vēstures brīžos ir atrodami cilvēki, kur spēj saglabāt cilvēcību un līdzcietību. Ņemot vērā skarbos kara laika apstākļus, glābēju drosme un pašaizliedzība, riskējot ar savu dzīvību, ir nenovērtējama. To apliecina arī uzraksts uz Izraēlas apbalvojumu taisnīgās starp tautām medaļas. Katrs, kurš izglāb vienu dzīvību, izglāb visu pasauli. Viņš bija vispār tāds ļoti labestīgs cilvēks, humāns. Viņš, teiksim, nebija alkatīgs, un ne jau tur varbūt, teiksim, viņš ebrejs glāba varbūt kaut kādos savos sautīgiem mērķos, jūs ziniet, kā mēdz būt, vai ne? Bet viņam bija vienkārši žēl cilvēki, lai citi ņem priekšzīm, ka mums jābūt humāniem. Mēs tā kā esam visi cilvēki, nav tā nekāda starpība. Vai tu esi ebrejs, vai tu esi krievs, vai tu esi latviets, vai tu esi čigārs, vai ne? Mēs esam cilvēki, vai ne? Un starp visām tautām ir labi cilvēki, un ir jauni cilvēki, un slikti cilvēki, vai ne? Bet man liekas, ka mums vajag izteikt mīlestību cilvēkiem vairāk, vai ne? Un nedarīt pāri. Es teikšu atklāt, ka pirms man uzrunāja Māris Gailis un pastāstīja par Žanu Lipke un viņu varoņdarbiem, par viņu vēsturi. Man jāsaka atklāt, ka līdz tam laikam es tā biju dzirdējis kaut ko, bet tā sevišķi neiedziļinājos un daudz ko nezināju. Protams, kad Māris Gailis man pateica, ka ir tāds projekts, ir tāda ideja, es uzreiz, protams, piekrītu. Es domāju, ka vēsturiski tas ļoti labs tāds piemineklis visam labam. Jo man liekas, nav jau cilvēkam svētīgākā darba, kā izglābt citu cilvēku dzīvības. Un Jānis Lipke, Žans Lipke bija tas cilvēks, kas tiešām izglāba ļoti daudz gan ebreju tautības cilvēks, bet arī citas tautības cilvēks. Tā kā es domāju, tas ir tāda lieta, kur būtu jāzina. Un viņi vērst uz tavu draudzību, viņi vērst uz to, lai mēs atceram tās labās lietas. Un teiksim, nav tāds negatīvais kaut kāds faktors, kas iespaido mūsu dzīvi. Neskatoties uz to, ka tas ir muzejs, man to liekas, ka viņš ir vērsts uz nākotni. Tas pozitīvais, kas man lika uzreiz pievērsties tam un pateikt, ka jā, es piekrītu, es atbalstu un es izdarīšu visu, ko Māris Gailis man lūgs, lai tas muzejs būtu. Viņš šodien ir. Es domāju, ka tā koncepcija ļoti labi, viņa ir izdevusies un es aicinu visu apmeklēt muzeju, paskatīties, jo viņš tomēr parādīs mūsu tautas kaut kādu ļoti izšķirīgu momentu, parāda, kad mēs latvieši arī spējam darīt ļoti daudz pozitīvas lietas. Kas tad ir faktiski muzejs? Muzejs ir vēsturisku kaut kādu notikumu glabāto. Un es domāju, Latvijas tautai tas ir viens no labākajiem vēsturiskiem notikumiem. Un, lai tas netiktu aizmirsts, lai tas būtu, es domāju, ka muzejs noteikti ir savā vietā. Un vēl patīkamāk ir tas, ka tas nav kaut kā no valsts noteikts, no kaut kādām sabiedriskām organizācijām, kuras mēģina savākt naudu, bet tieši, teiksim, privāti personas, kas apvienojās draudzīgā kolektīvā un izveidoja tādu muzeju. Protams, visam tam man jāsaka, jāpateicās Mārim Gailim. Viņš mūs savāc, viss izmācīja, paskaidroja, mēs visi, protams, piekritām ar naudām, ar darbiem, lai tāda lieta taptu gatava. Muzeji, kas ir saistīti ar holokaustu, kas ir saistīti ar Otras pasaules kara notikumiem, to ļoti daudz apmeklē visas pilsētās. Un pēc saturā kvalitatīvs muzejs vienmēr būs apmeklēts. Plus mums šeit ir unikāls tas, ka mēs zinām par Žanu Lipke. Un
jā, viennozīmīgi šo muzeju apmeklēs ne tikai viesi, piemēram, no Izraēlas vai tie cilvēki, kam šis temats ir tuvs saprotāmu iemeslu dēļ, bet es esmu absolūti pārliecināts, ka šo muzeju apmeklēs turisti arī vienkārši. Un ne tikai turisti, bet ir skaidrs, ka šo muzeju apmeklēt vienreiz pa 12 gadiem arī vajadzēs skolēniem, ka tas ir programmas ietvaros, lai cilvēki zinātu, ar ko vajag atcerēties un ar ko vajag lepoties. Здесь даже нет слов, чтобы сказать, что для нас это значит. И я человек не сентиментальный, но сегодня были такие чувства, что, не знаю, хотелось плакать, честно говоря, потому что великий человек, великая судьба, великие дела, которые меняют вообще представление о мире и о людях. Что в таких обстоятельствах, которые практически никто не выдерживал, человек нашел все силы спасти стольких людей. И действительно доказать всем, что не обстоятельства, а люди решают все. И для нас, как еврейской общины, очень важно, что мы были спонсорами только в очень малой части. Спасибо Марису Гайлесу, спасибо его жене, спасибо всем спонсорам, кого Марис Гайлес, как говорится, организовал. И, что приятно, латыши своими руками построили. Мы благодарны и признательны. Помогали и участвовали, но в принципе это был очень важный знак. Понимаете? У нас было определенное прошлое, непростое, но, само собой, умные люди должны идти вперед и строить будущее. И вот такие вехи и события дают возможность строить это достаточно уверенно. Это очень важно. Lai mūžīgs miers un piemiņa holokausta upuriem, un paldies tiem, kas nesautīgi un drosmīgi viņus glāba.